Un man pat nebija jausmas, ja, kad viņai ir šāda te sāpe, ja, kā liekais svars, ja, un, jā, bet sākot runāt, noskaidrojos, ka tā ir, ja, 20, un nolasīšu tagad, ko viņa man teica. Uzsākot programmu, mans svars bija 107,3 kg. Tagad maz atkāpēt kā mans komentārs, tāpēc, ka tad, kad es viņai prasīju sākumā, cik tev ir, es saku, nomēries, nosveries no sākuma. Viņa saka, es ļoti ceru, ka šo ciparu uz svariem es redzu pēdējo reizi. Un viņa man nepateica, cik, jā, to viņa tikai pateica pēc tam, jā, kad bija pagājušas 28 dienas, tātad ieviešana notika ar Cell-Reset programmu, kur ir paralēli iet Fitline šie te veselības produkti un paralēli iet ēšanas programma konkrēti, ko ieturot cilvēks, tās strauji nomet svaru. Bet, var sakot, nav par to jāuztraucas, ja, jo Fitline produkti kompensē šūnām visu nepieciešamo. Attiecīgi, ja, ir vieglāk, manuprāt, arī ir vieglāk tā, ja, saņemties nekā no sērijas ēst mazāk, ka tu nevari pierast. Tātad vēlreiz atgriežos pie Signes. Uzsākot programmu, mans svars bija 107,3 kg, bet pēc 28 dienām tas bija 98,3. Tātad kritiens ir, var teikt, 9 kg. Ja? Nevis var teikt, bet ir. Arī apkārtmēri ir samazinājušies, jūtos lieliski, un šie rezultāti man devuši jaunu enerģiju un ticību saviem spēkiem. Īpaši izbaudīju baltās dienas. Tās padarīja ikdienu vienkāršāku, jo bija jādomā tikai par gaļas gatavošanu. Esmu ļoti pateicīga Maritai, par ieteikumu izmēģināt šo programmu. Man ir tikai 29 gadi, bet svars pamazām bija nācis klāt, īpaši pēc bērnu piedzimšanas. Šeit atkal mans komentārs, ja, mēs jau zinām, kā tas notiek māmiņām, kurām ir mazi bērni. Jāizēd trauki, ja, tukši, un tu gatavo, tev ir jāpagaršo, pagaršo, visu laiku pagaršojies, tikmēr, kamēr sagaršojies, ja. Lūk, un Signai drīzumā ir paredzēta ceļa operācija, un ārsts ieteica samazināt svaru, lai atvesaļošanās būtu vieglāka un rezultāts labāks. Pirms tam biju apmeklējusi mākslas dietologu konsultācijas, taču piedāvātās dietas man nederēja un radīja vēl lielāku stresu. Ikdienā man ir ļoti maz laika domāt par ēdienu, strādāju 2 darbos un kopā ar vīru audzinām 2 burvīgas meitenes. Starp darbu, mājām, bērnu pulciņiem un pasākumiem domāt par to, ko gatavot ēst, bieži vien šķita vai teju neiespējami. Šo programmu sāku atvaļinājuma laikā, un to bija salīdzinoši viegli ievērot, pat tad, kad ar ģimeni devāmies nedēļu ilgā izbraucienā. Ceļojuma laikā gan bija izaicinājums, jo ne visur bija iespējas gatavot pašai, un ēdināšanas iestādēs bieži nācās pielāgoties, izvairoties no produktiem, kas programmā bija izslēgti. Tomēr man izdevās pieturēties pie sava mērķa, iekļauties 2 ciparu skaitlī. Priecājos, ka drēbes vairs nespiež, gurnu līnija sāk patikt un arī citi pamaina manas pārmaiņas. Komplimenti no apkārtējiem un prieka dzirksts vīra acīs ir lieliska motivācija. Sapratu arī, cik svarīgi ir pietiekami gulēt un neizlaist maltītes. Ķermenim ir vajadzīga atpūta, ne tikai mazāk kaloriju. Pēc programmas jūtos daudz pārliecinātāk par sevi, ir mazinājusies kāre uz saldumiem un izmērs ir mazāks. Tiem, kam ikdienā trūks laika, patiesi iesaku izmēģināt Fitline 28 dienu programmu. Tā palīdz ne tikai samazināt svaru, bet arī mainīt domāšanu par uzturu un pašsajūtu. Lūk, un ja kāds redzēja, kad sākumā, var sakot, es te kaut ko dzēru, kas nebija caurspīdīgs, es dzēru šo te. Tātad tas ir ēdienreizu aizstājies, un Signe arī pašlaik ļoti turpina, var sakot, bet pašlaik viņai nevar iet vēlreiz 28 dienas. Viņai kādi 2 mēneši vienkārši ir jādzīvo iesāktajā ritmā kaut kādā, ja, bet daudz brīvāk. Bet arī šeit mums ir tādi palīglīdzekļi, kā ēdienreizu aizstājies. Ja? Un es varu teikt, gadu atpakaļ, gandrīz gadu, ja? Es esmu arī nometusi 7,5 kg, pēc tam drusku vairāk vēl, 8, ja? Bet man nenāk tas svars klāt, ja es vienkārši
Tad, kad ir kaut kādas izklaides un ballītes un vēl kaut kas, ja, mums ir C balans, kas ir iespējams iedzert tieši pirms ēdienreizes, kad ir paredzēts šie te lielā izēšanās. Ja. Un tas neļauj tam cukuram kāpt un attiecīgi arī svaram kāpt. Un otrs ir šis te ēdienrežu aizstājies, ja, kuru es ik pa laikam, nevis visu laiku, bet ik pa laikam izdzeru un atkal dabūju to kilogramu nost, ja gadījumā tas kilograms ir pieaudzis. Līdz ar to ir viegli turēties tādā svarā, ka tu esi nometis, un tas nav ne sarežģīti, ne dārgi, ne grūti, ka visu laiku no kaut kā jāatsakās. Vienkārši normāli dzīvo.